Tā, sveika, Agita! Pastāstīji, kāpēc tu piedalies mGoldex mārketinga programmā? Sveiks, Gunter! Šajā programmā es piedalos, ja es padomāju, kā tas sākās. Tāda man ļoti patika pati mārketinga sistēma, ka man ir jāatrod tikai 2 cilvēki, un es esmu jau izpildījusi nosacījumus, lai iegūtu zeltu lielā apjomā. Jo es zināju, ka tuvākā laikā es sev nevarēšu uzkrāt rezervi zeltā ar tiem ienākumiem, kādi man ir. Un šī programma man radīja lielisku iespēju to darīt. Un tas, ka ir jāatver tikai 2 cilvēki, katram ir jāatver tikai 2 cilvēki, un mēs varam izpildīt kompānijas mārketinga nosacījumus. Tas man likās ļoti iedvesmojoši, un es nemirkli nešauboties piekritu sadarboties ar kompānijām mGoldex. Un gala rezultātā kādi bija tev panākumi? Es nosacījumus izpildīju ļoti ātri. Mēs pabeidzām kopā ar komandu ieplānoto 2 mēnešu laikā. Un 3. mēnesī mēs jau bijām izpildījuši programmu, lai dabūtu dāvanu. Tāds ļoti skaistu pulksteni. Parādi. Gunter, tāds ir tas pulkstenis. Pulkstenis ir nepieciešams, lai nenokavētu tikšanos ar klientiem, lai mēs būtu precīzi. Tieši tādu pašu kā kompānija mGoldex. Šī kompānija ir viena no retajām, kura ļoti nopietni izpilda to, ko viņi ir apsolījusi. Mums nekad nav bijuši nekādas problēmas komunikācijā vai gadījumos, ja mums ir kaut kādas neskaidrības. Mēs vienmēr šos jautājumus esam atrisinājuši un sapratuši, ka paši vien esam kļūdījušies. Tā kā strādāt ar kompāniju ir ļoti ērti un arī ienesīgi. Tātad, kāpēc tu iesaki izvēlēties šo kompāniju un kāda varētu būt tāda argumenta, kāpēc cilvēkam ir jāveido uzkrājums zeltā un jāpiedalās šajā mārketinga programmā? Es savā dzīvē esmu pieredzējis to, ka mani vecāki rūpīgi krāja naudu, lai viņiem būtu nodrošinājums vecumdienās. Kaut kādā brīdī tā nauda pārvērtās par nevērtīgiem papīriem. Un zelts ir daudzu gadu tūkstošu laikā pierādījis sevi kā nemainīgu vērtību. Un ja mēs gribam tiešām nodrošināties pret dažādām ķibelēm dzīvē un uzkrāt kapitālu, tad zelts ir pats labākais veids, kā to darīt. Paldies tev!